Beidzot veiksmīgi esam tikuši līdz Latvijas zobārstiem manā Facebook lapā Zobārstniecība Turcijā. Cilvēki nāciet iekšā, baigi interesanti, ierakstiet Facebookā Zobārstniecība Turcijā un tur notiek diskusijas, video, droši lecam iekšā. Tātad Ilze Krūmiņa nevar saprast no kuras klīnikas, bet noteikti no kaut kādas latviešu klīnikas raksta. Būs daudz problēmu ar veselību pēc šāda pasākuma. Visas mutes restaurācija aizņem vairākus gadus, ja dara pārdomāt un akurāti. Ilze Krūmiņa pirmām kārtām laikam ir iestrigusi 1945. gadā, kad karš tur beidzās vēl kaut kas, es jau te nosmējos, piedodiet, ja? Un tad maucam te tālāk par estētiku vai kā šādi zobi izskatīsies, es pat nerunāju, jo tas skaidrs, ka tur kad tik ātrs neskatīsies, darbs dabīgi, lieta tāda, kad implantus, kad ieliks ātri sabojās sakodienu, un no tā radīsies dažādas veselības problēmas. Tātad pirmais par estētiku. Jālamājās, jūs Latvijas zobārsti taisiet cilvēkiem pagaidas protēzes pa 1000, kuras jāgaida ir mēnesi kā minimums, ja? Turcijā uztaisīja man šādas pagaidu protēzes dažu stundu laikā. Cilvēki rakstam komentāros pa estētiku un kvalitāti. Vai ir estētiski, vai ir kvalitāte? Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, pa kādām veselības problēmām jūs runājat? Ja cilvēks staigā, pieņemsim ar paradontozi, ja, ka viņam viss ir iekaisis, ja, un viss tas iekaisums indē visu organismu, ja, tad šito visu procesu izdarot, viss tiek attīrīts un viss, kā teikt, sadzīst un nav tā problēma. Vai pieņemsim cilvēks tur ar izpujušu muti, ar kaut kādiem iekaisumiem staigā, tas ir veselīgi, ja, bet šeit, kad pieņemsim 4 mēnešu laikā atrisina jūsu problēmas un viss iekaisums un viss, tad tas pēkšņi ir kaitīgi veselībai. Ko jūs varat paši dara to pašu Latvijā par 20,000 eiro pilnu mutu, un tad ir viss kārtībā. Šeit, kā par 7,000 eiro var visu izdarīt kvalitatīvu, tad tas ir viss slikti. Sūkājot, labi ir, sūkājiet duru kliņķus mājās, Latvijas zobārsti.